tā, visiem labs vakars. Bedrīte, 5 centimetri. Kas iekšā kaut kāds štrunts. Nezinu, ko ar viņu darīti. Bet, nu, paņemšu. Gan jau sajies. Šitais gan kaut kas sprādzienu bīstums izskatās, ne? Tāds pipsītis galā kaut kāds. Maļētis. Nezinu, kas tas par pipsīti ir. Bailes aiztikt. Piešķi iemetu spainīlī. Pamērcējies. Nu, nav tas lādiņš. Reku. Šišo no zvīņas. Raigojās. Reku ir čiekurs. Normāls tāds bambals. No, tā staigāju pa Atbērtni pusdienlaiciņā. Šķupas bija labs signāliņš. Tā, nu. Fokus, fokus. Kaut kāds štruntiņš izkrita. 10. aprīlis, 45. gads. Krievu kaut kāds medālis nolausts. Ārdos pa Atbērtni. Hihi. Kaut kas arī vecāks iznāk. Brīžiem. Nu kur, bet es negaidīju tevi atrast. Jo, Haidī, vēl viena ģenga. 52. gads. Ģengas sen nebija nākušas. Tās jau tāds signāls, ka liekas, ka purinājis kāta kāds. Forši patīkami. Kungi ir aizdomas, ka izrakās kaut kas labs. Kaut kas labs izrakās. Jāiet uz peļķī. Lai tīrāks paliks. Ai, nepasākot. Kas tas ir? Katrā ziņā kaut kāds plāniņš. Līdz kaut kāds atkal zaļš noaudzis. Nav rakstīts, bet vai tur varēs salasīt. No rušpļaušanas metodi esmu ticis skaidrībā, ka tā ir ģenga. No vienas puses, no kura gada ir, to nezinu. Tik daudz es nevaru rušpļaut. Ņemam. Tā,
Ir kaut kādi atradumiņi, 5 centīmi, otrās brīvvalsts, poga no pirmās brīvvalsts un šitāda podziņa, girka saucamā, krieviski tā, ja pugauka girka. Nevar saprast, te vēl kaut kāds ornaments ir laikam bijis. Bet, nu, šitā jau var ņemt. Noraksts jau te baigi ir diezgan. Viss reka tur tālāk te vienās bedrītēs. Izlaica man viena carenīte. Paga, ko es te beržu? Es taču šodien esmu sagatavojies. No, šodien esmu sagatavojies, tā var arī uzreiz kaut ko atrādīt. Viena kapeiciņa. 1879. Sanktpēterburga. Tā, ka ņemam tikai. Nu tā, te patās bija tā carene. Tur panāca uz šito pusīti. Signāls pašvakstāts, folijas. Bet kas par karaļa kroni. Johaidī pielikšu pie cepures. Vēl joprojām te sitos. Pamatīgi labs signāls. Izskatās, ka monēta kaut kāda varētu būt, ka ģenga kaut kas tāds pēc skaņas bija. Nu, labi, kaut kā mēģināsim mājās notīrīt šito. Šitas jau paliek interesantāk te. Nu tā, atradumi ir apmazgāti. Solīju, ka parādīšu. Ja. Sāksim ar šitiem, ko es pēdējos, ko atradu. Nu, tāds tas puķēns kronis, ko solījos pie cepures likt. Nezinu, kaut kāds rotājums tas ir bijis. Ja. Tās te ir 4 nagliņas. Man vismaz likās, ka nagliņas kaut gan... Nē, nav tās nagliņas. Vienkārši tad bumbiņas tādas. Labi, kaut ko šmurģeku pārcelājot, kaut kas šitāds atradās. Nu, kas tas īsti varētu būt bijis? Es pat nestādos priekšā. Nolausts ir savā laikā. Lode. Podziņa. Tā, 5 centīmi. Podziņa vēl viena. Tad šitie cariņi bija. 2 vienkapeiciņas. Krāsainais bronza. Un šitā monēta bija visinteresantākā pa lielam. 1757. gada. Es domāju, ka tā ir Elizabetes kapeika, bet tā izrādījās Elizabetes ģenga. Puskapeika. Nu, tā. Nu, tad mazliet pārskriesim, kas tad te bija kādreiz gadījies ar te kaut kādi santīmi. Podziņa šāda. Kur 3 ģengas, tāda kapeika, 4. ģenga šāda. Tā mani mazliet iztraucēja te Aleksandra kapeiciņa. 1865. gads. Nikolaja puskapeiciņa. Ļoti forša. Un šī telefonā jau, kas skaties, tad jau vairs tik forša nav. Kaut kādi plankumiņi ir pamanāmi. Tā jau likās, ka ideāla. Šitā knīpa bija
Viena man trāpījās, otra tajā, iepriekšējā dienā tam kolēģim trāpījās, kur tur šīs bija atradis. Pēteris pirmais. Es tā izpētīju pēc tiem visiem zīmējumiem vajadzētu būt 1704. gads. Pēc tiem hieroglifiem visiem. Viņas jau tur atšķirās. Veidu viņu ļoti daudz, bet tāpat viņas atšķirās. Bišķi tās mazās muitas plombītes. Pāris. Varšava. Otrai bija ērglis un Tomužņa. Un otrai ir gads 1887. Pirmajai bija 1909. Santīmelis bija tā 32. gada. Tas nav dārgais, tas, ko te tagad ziņās visādās raksta, ka briesmīgi dārgi palikuši santīmi. Tā, redz, tad šāds te žetons, tas mūlis tam Frideriham Vilhelmam II. Prūsijas karalim bija baigi apautis, reku. Viens sūds vēl palicis ir pie deguna uz vaiga, un viens ir vēl uz vaiga. Tas ir šitā Friedriha II koronācijas žetons. Tur tāds, es tajā, mistā formā pieteicos tur pie čaļi man ātri tur sazīmēja, jo es nevarēju pats nekādīgi atrast šitā. Viņi man iemeta uz saiti, kur bija aprunāts šis žetons konkrētais. Ja, un vismaz pēc uzrakstiem, jo bildes nebija, tikai bija pēc uzrakstiem atrunāts un diametriem. Un šis bija jābūt īstais. Tā kā tas, un viņš esot koronācijas žetons, kad inaugurācijas vietā izkaisīja šos žetonus, un katrs, kurš pacēlis žetonu, varējis uz karaļa rēķina iedzert alu krogā. Kaut kā tā. Tur būtu jābūt rakstīts Ehre den Koning. Šitie Fritz Vilh II Borreks. Tāds kaut kāds. Ja, tad bija pāris grezentelīši. Tā vēl kaut kāds cāriņš ir krāpījies bijis. Ja, 13. gads. Šī bija interesanta lieta, ko es atradu. Ja. Tā bija principā pati pirmā monēta, ko es tur atradu tajās čupās. Jā, tā jau viņi ir neiedzīgi. Desmit bani. 1905. gads, tā bija, ja nemaldos, tad Indija. Es biju atradis, jau skatījos, bet tagad jau es esmu jau aizmirsis īsti, kas viņš bija. Man liekas, kad Indija. Tā, kaut kā vēl cāriņš. 74. gads.
Šis bija no pēdējā, man liekas, taisni. No pēdējās čupas un šitais. Nē, varbūt arī šis. Nu, viens no šiem bija no pēdējās. Pēc tā gada. Nu, Padomjas zelts, biezā slānī. Padomju medaļa 80. gadu. Sūds tāds. Tā apmetņa āķis. Otrā pusē cilpa bija un sāķēja. Nu, re, tāda vēl viena lode. Ai, pazuda. Korķītis kaut kāds bronzas. Šitāda te zvaigznīte. Nu tā, atkal mani te pārtrauca. Jā, tā, beidzām laikam mēs ar šo. Tā, es atradu internetā austrumu kaimiņu mājaslapās, ka tās esot, nu, visticamāk, ka zirglieta. Tā skaitās lielā zvaigzne un pret ļaunāci. Tā kā, lai tev kaimiņš nenoskauž tavu zirgalīti, tad tādas lika virsū smukumiņus. Tā, bija arī šāds smukumiņš. Maza saktiņa. Žēl, ka nav adatas. Tas tā kā aiziet uz muzeju. Tā. Podziņas. Viena ir armijas, viena ir aizsargu. Tikai tā, nu jā, aizsargu organizācijā laikam neskaitījās kā armija. Acīm redzot, jau dažādas pogas bija. Tāda nolaizīta ora. Zviedru orīte, kronīšus, kaut ko tur var redzēt. Neko vairāk. Nu jā, un vienā vakarā pēc darba bija arī šāda zīme. Ievainojama zīme. 3. pakāpes. Jā, Otrā pasaules kara laika. Ieviesa viņas jau 1. pasaules kara laikā. Bet var gadīties arī, ka šī ir 1. pasaules kara laika. Bet, viss var būt. Vairāk jau man šķiet, ka 2. pasaules kara. Tā, nu tad kaut kādi tādi tie štrunti. Baigi jau daudz laika nebija. Nu, tās kaudzes bija vienīgā vieta, ko es pavasaru te bakstījos. Nu, cik pavasaru, tas man liekas kaut kad septembrī sāku. Septembra vidū vai pie beigām. Tad jau līdz tam nemaz nebiju gājis šogad. Tā ka, nu, laika nebija galīgi. Nu tā, labi. Mēģināšu kaut ko salipināt. Kaut kas izbira te. Kaut ko salipināt un no tiem video. Un te jau atrādīs un redzēs, kas būs sanācis beigās. Patīkamu skatīšanos. Paldies tiem, kas noskatījās līdz galam. Un, ceram, ka drīz tiksimies atkal.